ēda aiz loga, kad nedaudz sals, un kad mēs jelgavnieki jau ikgadēji pilsētas svētkos atkal jūtam, ir kāds ļaužu pieplūdums. Vairāk paliek cilvēki Jelgavā nekā parasti. Kāpēc? Ledus skulptūras. Mākslinieki, tie, kas spēj, var, parāda sevi un ieliek, lai no ledus gabala izveidot kaut ko baudām, kaut ko skatām. Bieži tā šķiet, domājot un skatoties uz to, kas tiek izveidots no ledus. Tur ir skaistas lietas, un tur ir ielikts īpašs talants, ko nav iespējams katram atklāt vai ieraudzīt vienkāršā ledus gabalā kaut ko. Bet tad, kad tas ir izveidots, tad paiet kāds neilgs laiks, un viņš pārvēršas par ūdens peļķīti, ja? Nav vairs. Reizēm vai tā nav ar cilvēku dzīvi, ka radītājs, ja veidotājs ir ielicis cilvēkā savu darbu un tiek veidots kaut kas ļoti krāšs un skaists, un tad paiet laiks, un šī dzīve beidzās, un nepaliek vairs nekā no tā, kas tajā ir bijis. Psalmists saka, 39. psalmā viņš saka, tu manas dienas esi licis sprīža garumā. Viens sprīdis. Un mans mūža ilgums nav it nekas tavā priekšā. Tikai vēja pūsmi ir cilvēks savās mūža gaitās. Jā, ledus ir tas, kas nepastāv vienmēr. Varbūt jāt kaut kur polos, Ziemeļpolā, Antarktīdā šķiet, kad viņš ir gandrīz mūžīgā sasaluma zona. Un arī tur mēs klausamies, ka šodien ir mūsu laikā kaut kas kūst, kaut kas jau atšķiļās, atdalās, lūst un izzūd. Tas, kas šķita tāds nemainīgs. Bet ir viena labā ziņa. Tas, kurš to skulptūru veido, tas neizkūst, tas nepazūd. Veidotājs ir tas, kurš atkal no jauna var veidot kaut ko. Un ja mēs uzticamies tam, kas mūs veido, kas mūs uztur, ja mēs dzīvojam ar viņu, tad mēs zinām, ka pat tad, kad mūsu šis fiziskais ķermenis vienkārši pārvērtīsies varbūt par peļķīti, kur nekā vairs nebūs no tās skulptūras, kas ir, tad mūsu garīgais cilvēks neizzūd. Tas, ko ir būvējis radītājs, ir tāds pats kā viņš, mūžīgs. Jo mēs lasām Bībeles pirmajā grāmatā, pirmajās nodaļās, pirmajās lapas pusēs, kur ir rakstīts, ka Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Jo viņš ir mūžīgs, nebeidzams, un viņš cilvēku radīja, kurš nav no iesākuma mūžīgs, bet turpinājums ir nebeidzams. Kurš ir kaut kur radies, kaut kur Dieva veidots, šajā pasaulē varbūt apberzēts, varbūt ļoti skalots, strīds, mazgāts, grūti pateikt šo nosaukumu, kā mums katram dzīvē ir jāiet caur ko cauri, lai izveidotos kaut kas brīnišķīgs. Kaut kas brīnišķīgs, kam ir mūžīgas vērtība, mūžības vērtība. Kā mums dzīvot šajā dzīvē? Lai mēs nepaliktu vienkārši par peļķīti, no kuras nav vairs nekā, kur nav vairs šī mūžīguma. Mēs lasām vēstulē romiešiem, un es gribu domāt par šo sadaļu, kur apostols Pāvils 10. nodaļā vēstulē romiešiem runājis ir. Domāsim šodien no 9. panta līdz pat 21. par tiem vārdiem, kas tur ir rakstīti. Un tur Pāvils apostolis saka, katram no tiem, kam ir jāatdzimst un jādzīvo mūžībai. Viņš saka, ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu, un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Jo raksts saka, neviens, kas uz viņu paļaujās, nepaliks kaunā. Mēs zinām šo rakstvietu, šo brīnišķīgo, ko bieži svētdienas skolā māca, ko viss no galvas mēs atceramies Jāņa evaņģēlī 3.16. pantu, kur ir rakstīts, ka jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu. Neviens, lai nepazustu. Un šeit apostols Pāvils saka, ka neviens, kas uz viņu paļaujās, nepaliks kaunā. Ja mēs savu paļaušanos būvējam un ceļam uz to kungu, uz Jēzu Kristu,
Un cik reizēm nākās kādreiz dzirdēt, ka cilvēks saka, nu jā, Bībele, jaunā derība, nu tas priekš ebrejiem, viņiem tas tika rakstīts. Un tad reizēm ir jāsaka, jā, bet mēs esam iekļauti šajā Dieva izredzētajā tautā, kur Dievs izredzēja. Un šeit Pāvils saka, viņš saka, ka šajā ziņā, glābšanas ziņā, paļaušanās ziņā, tajā, ka tas, kas uz viņu paļaujās, nepaliks kaunā, šajā ziņā nav starpības starp jūdu, izredzēto tautu, jeb izredzētās tautas dalībnieku vai pilsoni, un jebkuru citu, no jebkuras citas tautas šajā pasaulē. Jo par visiem ir tas pats kungs, kas parāda savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Bet tad tālāk Pāvils saka, jā, es saprotu labi to mūsu dzīves gājumu, tos apstākļus, kuros mēs atrodamies. Un tad viņš saka, es saprotu, ka ik viens, kas piesauc, bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Kā ir ar tavu ticību? Tad Pāvils saka, bet kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Kā ir, mēs esam dzirdējuši vai nē? Un tad viņš uzrunā tos, kuriem būtu jāsludina. Viņš saka, bet kā lai dzird, kad nav kas sludina? Šodien evaņģēlijs skan pasaulē. Un šodien dažkārt pat nākās dzirdēt, pārāk daudz ir sludinātāji. Pārāk daudz, jo katrs, kam ir iespēja tikt pie interneta un mēģināt sevi nofilmēt, un ja viņš tic kaut kam, tad viņš to kaut ko arī sludina. Vienalga, vai tas ir Kristus, tas ir dzīvais Dievs, vai tas arī ir kāda savu mācību izpratne vai savs viedoklis. Bet redziet, Dievvārds saka, ne visi ir pieņēmuši evaņģēliju. Tā kā jau pravietis Jesaja saka, kungs, kas ir ticējis mūsu vēstī? Jo šodien, it sevišķi šodienas laikmetā, kad mēs tik daudz varam dzirdēt vēstis, tad viņas nāk mums no visām pusēm. Un šķiet, kura tad ir tā īstā, kura tā ir tā pareizā. Un tad, kad kādreiz mēs runājam ar cilvēkiem, vēl dažas dienas atpakaļ tieši par to domājam, liekas, bija kāds laiks, kad sacīja, nu šis pārtiks produkts ir galīgi nederīgs, un tas tikai grauj vai to nedrīkst lietot vai ēst. Un tad paiet kāds laiks un kāds saka, šis pārtiks produkts ir īpaši derīgs. Tas pats, kas pirms tam šķita nederīgs. Viedokļi mainās. Kā lai tic tai vēstī, kura nāk, uz kuru tad paļauties? Nevelti Pāvils saka, ticība nāk no sludināšanas. Jebkura ticība nāk no sludināšanas. Jo vairāk mēs kaut ko klausamies, jo vairāk mums tas šķiet, jā, tas varētu būt patiesība. Un tādēļ ļoti bieži ir svarīgi tas, ar ko mēs cenšamies apzināti sev piepildīt un skatīties un klausīties. Kādas ziņas, kādus raidījumus, kādas izklaides formas, kas ir tas, kas mūs uzpilda, ar ko mēs piepildamies. Nevelti ir sacīts, ja nepatiesība tiek atkārtota vairāk kārtīgi, viņi ar laiku jau sāk pieņemt, droši vien, ka tā varbūt arī ir patiesība. Cilvēks sāk noticēt. Ticība nāk no sludināšanas, jebkura ticība tam, kam cilvēks tic, nāk no tā, ko viņš uzklausa un kas piepilda viņu prātu, sirdi un apziņu. Kā ir ar Dievu vārdu? Vai Dievu vārdu šodien netiek sludināts? Plaši. Tik plaši, es domāju, nekad pasaules vēsturē nav bijis iespējams dzirdēt Dievu vārdu. Nekad pasaules vēsturē tik plaši nav bijuši atvērts Dievnam durvis, un tai pašā laikā nekad nav bijusi tik liela ticīgo vajāšana, kā mūsu laikmetā. Jā, ir valstis, kur mēs neko nezinām par to. Paldies Dievam, mēs dzīvojam šobrīd šeit, Latvijā, kur mēs nesaskaramies ar ticīgo, ar kristiešu vajāšanām. Tur kāds varbūt var pasmaidīt vai pateikt, ko jūs tur, bet mēs dzīvojam zemē, kurā mums ir atļauts gan sludināt evaņģēliju, gan klausīties, gan nākt dievnamos, gan arī noturēt jebkādas kristīgas sanāksmes un vārdu sludināšanu. Bet ir valsts, kur tikai vārds vien jau, ka tu
tici Kristum, jeb ka tu esi kristietis, reizēm nozīmē tavu, un ne tikai tavu, bet arī tavas ģimenes un tavu mīļo nāves spriedumu. Šodien, tas notiek šodien pasaulē. Un aizvien vairāk, tad, kad mēs klausamies un dzirdam par tiem ļaudīm, kas tiek vajāti savas ticības dēļ, mēs dzirdam arī par tām valstīm, kurās tas notiek šīs vajāšanas. Ar kādu nežēlību, ar kādu ļaunumu darbojās tumsas spēki un tumsas vara, lai neļautu Dievu vārdam izplatīties. Pāvils saka, ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana nāk no Kristus pavēles. Tai būtu jānāk no Kristus pavēles. Un tad, cik bieži ir tas, ko mēs sludinām, vai tas nāk no Kristus pavēles? Jautājums ir, ar ko mēs dzīvojam? Tad, ja es dzīvoju un piepildos ar Dievu vārdu un Dievu garu, tad es nevaru citu no sevis dot ārā, kā to, kas nāk no Kristus pavēles. Ar ko cilvēks ir piepildīts, tas no viņa arī nāk ārā. Ar ko es esmu piepildīts, no tā veidojās manas sarunas, manas domas, par to ir manas intereses, un tur arī es cenšos atrasties tajās vietās. Ja cilvēks ir piepildīts ar Dieva garu, ar Kristu, tad nekas cits no viņa nenāk ārā, kā Dieva gara darbība, Kristus darbība. Un ja cilvēks ir piepildīts ar tumsas spēku, tad no viņa arī nāk ārā šis tumsas spēks. Sludināšana no Kristus pavēles. Cik bieži ir tas, kad mēs savu viedokli vai savu pārliecību vai to, ko mēs sakam, mēs droši varam sacīt, jā, tā ir Kristus pavēle. Tas ir Kristus, kas manī runā šodien. Tas, ko es saku, tas, par ko es sludinu, tas, uz ko es aicinu, tas, ko es aizstāvu, tas mans viedoklis par politiku, par sistēmu, par valdību, par cilvēkiem, par manu darbu, par manu ģimeni, par maniem tuvākajiem, par mani pašu. Vai tas viedoklis, kas mani piepilda, ar kuru es esmu piepildīts, vai tas ir no Kristus? Un ja es pats neesmu ar Kristu, necenšos piepildīties, tad tas, kas no manis nāk ārā, nevar būt. Tad sludināšana nav tā, un tur ir jautājums, kā var ticēt, ja nav sludināts? Tad arī nav ko sludināt. Sludināšanai ir jānāk no Kristus pavēles. Un tad Pāvils saka, vai tad nav sludināts? Vai nav Kristus evaņģēlijs sludināts? Pa visu zemi ir izgājusi viņa balss skaņa, līdz pasaules galam viņa vārdi. Un tad viņš saka, bet kā tad Izraels nav sapratis? Kā izredzētā tauta, tad, kad mēs domājam un skatāmies, jā, tur ir, kas ir pieņēmuši Kristu kā pestītāju un glābēju, bet joprojām arī Dieva izredzētajā tautā, kas ir pēc piederības, pēc dzimšanas ir Izraela tauta. Arī tur vēl ir daudzi, kuri joprojām vēl šodien gaida Mesiju. Viņiem vēl nav atnācis Kristus. Interesanti Pāvils saka par šo Dievu izredzēto tautu, par Dievu nozīmēto, aicināto un svētības apsolījumus saņēmušo tautu. Viņš saka, jau Mūzes saka, es jūs darīšu greizsirdīgus uz tautu, kas nav mana tauta, un dusmīgus uz nesapratīgu tautu. Un, mīļie, lai kā mums varbūt reizēm tas nepatīk, bet tie esam mēs, tā nesapratīgā tauta. Jo mēs neesam pēc dzimšanas, pēc pasas, mēs neesam kā Izraēla tautas dalībnieki, kā Dieva izredzētās tautas dalībnieki, bet tai pašā laikā caur Jēzu Kristu pieņemot viņu un piepildoties un dzīvojot ar viņu, mēs kļūstam par daļu no šīs Dieva izredzētās tautas, kurā pat izredzētās tautas dalībnieki neienāk, ja viņi nepieņem Jēzu Kristu. Un tādēļ tālāk Pāvils saka interesants vārdus. Viņš saka, es devos pazīstams tādiem, kas mani nemeklēja, un atklāja sevi tādiem, kas pēc manis nevaicāja. Un tad kādreiz liekas šo pantu lasot vēlreiz. Es devos pazīstams tādiem, kas mani nemeklēja, un atklāju sevi tādiem, kas pēc manis nevaicāja. Varbūt tad nevajag nemaz meklēt Dievu, un tad Dievs man atklāsies. Šīs dienas svētrunas tēma ir, kam Dievs atklājās. Kas tad ir tie, kuriem atklājās? Vai tie, kuri nemeklē, kuri nevaicā, kuri neinteresējās, kuri noraida? Tālāk
Pāvils saka savā vēstulē, viņš saka, bet par Izraēlu augu dienas savus rokas turēja izplestas pret tautu, kas bija nepaklausīga un spītīga. Kam tad Dievs atklājās? Redziet, šodien pasaulē nav tādu, es gribu teikt, ka nav tādu cilvēku, kas nebūtu dzirdējuši evaņģēlija vēsti. Ir daudz tādi, kas nav pieņēmuši. Ir ļoti daudz, kuri negrib dzirdēt, bet kas nebūtu dzirdējuši. Es apšaubu, vai tiešām ir kāds cilvēks, kuram mēs pateiktu vārdu Jēzus Kristus, un viņš brīnotos, par ko tu runā, es nekad tādu neesmu dzirdējis. Es šaubos, vai ir pasaulē tādi ļaudis. Dieva vārds iet pa visu pasauli. Dieva vārds iet cauri visām tautu kultūrām. Arī tām, kurām nepatīk, arī tām, kur negrib par kristietību dzirdēt vienalga, viņi zina šo vārdu Jēzus Kristus. Un Dievs atklājās tiem, nekuri pēc pasas domā, ka Dievs viņiem atklāsies, bet viņš devās tiem, kuri nemeklēja, tautām, kas tikai dzirdēja, kas dzirdēja šo evaņģēliju vēsti, kas nebija jau no Abrahama, no Mūzes laikiem, kas nebija no vecās derības laikiem ierakstīti grāmatā, kur Dieva izredzētā tauta. Bet mēs tiekam pieskaitīti Dieva tautai, jo mēs nezinājām, mēs nemeklējām, mums nebija sludināts, mēs nevarējām to atrast. Bet tad, kad mēs dzirdējām šo sludināšanu, mēs viņu pieņēmām. Un, mīļais, ja tu pieņem sludināšanu, sludināto vārdu par Jēzu Kristu, ja tu atsaucies viņam, tad tu kļūsti viņam pazīstams. Tu esi tas, kurš pirms tam nemeklēja, nevaicāja, bet tev Dievs grib atklāties. Dievs grib atklāties tam, kurš atver savu sirdi, kurš ir gatavs pieņemt šo evaņģēliju vēsti. Tam, kurš grib palikt viņā. Ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Bet ne visi ir pieņēmuši evaņģēliju. Ne visi ir pieņēmuši šo vārdu. Ne visi ir pieņēmuši šo glābšanas vēsti. Un tādēļ Dievs saka, es devos pazīstams tādiem, kas man nemeklēja, un atklāja sev tādiem, kas pēc manis nevaicāja. Dievs atklāja, jo viņš ir tuvu katram. Viņš ir tuvu katram tādēļ, lai viņš varētu tikt atklāts, lai viņa vārds atklātos. Jo Jēzus saka, šī pasaule, kad mācekļi prasa, cik ilgi pastāvēs šī pasaule, tad viņš saka, šī pasaule pastāvēs tikmēr, kamēr visi būs dzirdējuši evaņģēliju vēsti. Nu jā, šai pasaulē ir vēl kāds, kas nav dzirdējis, arī tam ir jādzird evaņģēliju vēsts. Un katram ir jāizdara savu izvēli. Es to pieņemu sev, vai es izvēlos nedzirdēt, vai es negribu. Mums Dieva gars ar savu spēku, ar savu žēlstības pilnumu ir atklājis to, ko Dievs neatklāja tiem, kas nevēlās viņu pieņemt. Mēs lasām vēstulē korintiešiem, kur Pāvils saka, Dievs ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus. Kaut mēs katrs būtu tie, kuriem Dievs ir atklājies, un tie, kas pieņemam evaņģēliju, kas pieņemam šo vēsti, kad Kristus ir tas, kurš vienīgais ir mūsu glābšana, kurš vienīgais ir tas, kurš ir tevi un mani radījis šajā pasaulē un kā tēlnieks veido un turpina veidot, lai radītu no tevis un no manis kaut ko brīnišķīgu un skaistu debesu valstībai. Mēs bieži cenšamies būt brīnišķīgi un skaisti cilvēku pasaulē. Šai pasaulē, kura iznīkst, kura izkusīs kā ledus bluķis, kur nepaliks nekas pāri. Un tur mēs cenšamies būt pieņemti, mēs cenšamies būt skaisti, saprotami un baudām. Un te pašā laikā, cik bieži reizēm ar skumjām ir jāsaka, mēs aizmirstam, lūkoties Jēzu, kā tu uz mani skaties, ko tu par mani saki. Jēzus savulaik prasīja mācekļiem, ko jūs par mani sakat, bet cik bieži mācekļi uzdev šo jautājumu, Jēzus, bet ko tu par mums saki? Es nekur nelasu jaunajā derībā to. Bet cik tas būtu svarīgs jautājums? Cik svarīgs šis jautājums būtu tavā un manā dzīvē? Dievs, ko tu par mani saki? Vai tu par mani saki, tu neesi mani pazinis?
Es nevaru tev atklāties. Es gribu tev atklāties. Es stāvu šeit. Es esmu gatavs tev atklāties. Bet tu nepieņem mani. Tavs sirds ir aizvērta. Tavs prāts, tavas domas, tavas izvēles griba ir noslēgts un virzās citā virzienā, projām no manis. Es redzu tev tikai no mugurpuses. Kaut dievišķā atklāšanās mūsu sirdīs nekad nepaliktu kā izkususi ledus figūra, kuru mēs esam redzējuši kaut kādā sapulcē, sanāksmē, konferencē, dziesmā, kaut kādā brīdī lasot Bībeli, pēkšņi mēs esam aizrauti un mūsu sirdīs parādās šī atklāsme, un tad pāri paliek tikai tas, kas paliek no izkusušas figūras. Kas tur bija, par ko tur gāja runa? Es nezinu, jo tik daudz dzīvē ir problēmas, tik daudz ir sarežģījumi, ar tik daudz man kaut ko jācīnās. Es gribētu, ka tas kungs mums palīdz, ka viņa vārds nekļūtu mūsu dzīvē kā ledus figūra, bet ka mēs kopā ar psalmistu varētu saukt. Manas stiprā klints, ne ledus gabals, bet klints, mans patvērums. Dievs ir mans svētības avots, mans gods. Un es lūdzu, lai tā kunga vārds ir tas, kas apgaismo tavas domas, nosaka tavas izvēles un vada tavas dzīves ceļa virzienu. Tā kunga vārds, lai tas nepaliek kā tikai kaut kur izskanējis, kaut kur skaists bijis, kaut kur uzklausāms, kaut kur dievkalpojumā krustu pārmetošs, bet lai viņš būtu, lai tu dzīvotu ar viņu, un lai viņš paliktu ne kā ledus, bet kā klints. Āmen.